Baltijas jūras projekts ir aizsācies 1989. gadā. Latvija aktīvi sāk iesaistīties no 1990. gada. Latvijā tāda pieredze vidas izglītībā pirms tam nebija. Tas bija tāda pirmā iespēja skolēniem un skolotājiem aktīvi darboties. Skolotājiem izvest skolēnus no ārpus klases telpām, kas arī bija kaut kas jauns. Nevienmēr to atļāva pat darīt. Līdz ar to es teiktu, ka skolotāji, kas jau no pirmajiem gadiem darbojas Baltijas jūras projektā, ļoti daudz iemācījās. Un varbūt, ka viņi arī tādēļ ir viena no aktīvākajiem vidas izglītības īstenotājiem skolās vēl līdz šim. Un arī viņu skolēni ir ļoti aktīvi, un es zinu, ka pat daudzi no tā laika skolēniem, kuri tad aktīvi darbojas Baltijas jūras projektā, savu nākotni ir saistījuši tieši ar vidas aizsardzību, ar ģeogrāfiju vai bioloģiju, turpinot studijas augstskolās un tagad jau strādājot specialitātēs. Cilvēki, kas runā par to, ka Baltijas jūras projekts ir saistīts tikai ar dabu un vispār izglītību ilgtspējīgai attīstībai vairāk saistīta ar dabas vidi, protams, kļūdās, jo ilgtspējīga attīstība balstās uz 3 pilāriem – vide, sociālais aspekts un ekonomiskais aspekts. Un mūsdienās mēs jau runājam par 4 pilāriem. Mēs esam pievienojuši arī kultūras aspektu. Un, ja mēs skatāmies atpakaļ uz Baltijas jūras projektu, mēs pamazām esam pārauguši no izteikta dabas vides projekta uz ilgtspējīgas attīstības projektu, jo mums skolēniem tiek piedāvātas dažādas programmas. Tā skaitā mums ir tradicionālās ūdens kvalitāte, gaisa kvalitāte, dažādi fenoloģiskie pētījumi, putnu vērošana tā tālāk, bet mums ir arī vidas vēsture, mums ir ekosofija, tā kā mums ir arī šajā jomā skolēniem iespēja darboties. Manuprāt, uz doto brīdi nav neviena skola Latvijā, kurā neīstenot vidas izglītību, jo mēs viņu esam iestrādājuši jau gan valsts pamatizglītības standartu prasībās, gan vispārējās vidējās izglītības standartu prasībās, bet tas, kas nav izdarīts, ir tas, ka vienā daļā skolas vidas izglītību īsteno formāli, bet vidas izglītību nevar formāli īstenot. Vidas izglītībai ir jāsaug ar skolēnu, ar skolotāju, respektīvi tam ir jābūt dzīvesveidam, tai ir jābūt pārliecībai. Tās nav tikai zināšanas, kuras es esmu iegūs, un pēc tam es viņas atstāstu, vai respektīvi šīs zināšanas un prasmes ir jālieto arī savā ikdienas dzīvē. Un, ja tas tiktu panākts, tad es teiktu, ka ir sasniegts tas, ko mēs plānojam, bet kamēr mēs neesam panākuši, ka visi ne tikai zina, bet arī atbilstoši savām zināšanām dzīvo, tad mēs neesam pilnībā sasnieguši.